Un šeit mums ir ciemos Tesla 3 uz stikla tonēšanu ar šo nestardarta lielo jumtu, kas īsti nav nevienai citai mašīnai kā Tesla 3. Viss šis te lielais plēves gabals ir jāsataisa formā, apaļā kā loks, un smuki iekšā jāielīmē. Līmēšana arī notiek iekšā tā, apmēram pussēžus, pusguļus. Zināms, kad plēves līmējās ar ūdens palīdzību, tad arī notiek liela žāvēšana no iekšpuses. Lai šo mašīnu perfekti uztaisītu, visu ideāli vienam cilvēkam aizņem apmēram 4 stundas ar perfektu finišu, bez nekādiem tur netīrumiem vai plēves saburzījumiem. Viss, lai būtu skaisti un smuki, ideāls finišs, tāds laiks ir vajadzīgs uz šo mašīnu. Protams, arī visas durvju apstrādāšanas maliņas, šīs te tiek taisītas pilnīgi neredzamas. Arī tur tā apakšējā daļa, visa tā, lai kustoties stiklam, nekas nenāk vaļā, jo uz ielām redzētu visādi brīnumi. Un galu galā rezultāts jau ir ļoti ideāls. Un vairāk informācijas par autostikla tonēšanas risinājumiem būs mājaslapā Autologu tonēšana, kā arī info video Facebook kontā un TikTok kontā un visos sociālos tīklos, meklējot Autologu tonēšanu vai autotonēšanu.